tu vienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Krustaceļš ir gandarīšanas lūgšana. Tajā ir 14 apstāšanās vietas, kuru laikā nodoties apcerei un pārdomām par Jēzus Kristus ciešanām to nozīmi. Katras apstāšanās laikā tika nolasīta viņa ekscelences bīskapa Jāņa Buļa sagatavota meditācija, aicinot ikvienu rast sevī ticību, žēlsirdību, spēku piedot. Tas ir aicinājums cilvēkiem nedaudz paskatīties savādāk uz ikdienu, paskatīties savādāk uz savu dzīvi, izrauties no tas ikdienas, tāpēc arī cilvēki nāk sveceļojumi. Šis stacijas, šis meditācijas, kuri bīskaps Buļis sagatavo, tas paliek arī cilvēkiem pārdomāt tieši, varbūt savā dzīvē ir kāds krusts, kādas ciešanas, slimība, un meklēt tam visam jēgu, kāpēc tas viss notiek. Tieši Tautas krustaceļš katru gadu 14. augusta naktī Aglonas bazilikā pulcē visvairāk cilvēku. Kaut gan bazilika ir katoļu garīgais centrs, krustaceļa laikā kopīgā lūgšanā vienojas dažādu konfesiju pārstāvji. Tāpat šeit var sastapt gan sirmgalvjus, gan jauniešus, gan bērnus. Ka cilvēkam vienreiz gadā ir jāatbrauc šeit. Kādēļ, ko tas viņam dod? Garīgām vērtībām. Sakārto domas. Tā, spēku. Šeit nāca mūsu vecāki, mūsu vecvecāki, un tāpēc arī mēs šeit braucam. Svarīgi tas, ka tu atrodi sevi, jo cilvēks ir laikam pasaules daļa, Dieva radība, un tā ticība dod viņam spēku dzīvot. Katru gadu tās sajūtas ir tādas, pacelātas, te visi kopā savācās un visas viena doma iet tuvāk Dievam. Kāpēc mūsdienu cilvēkam ir vajadzīgs Dievs? Tas ir tas, uz ko mēs tiešām varam paļauties, un tas ir tas, uz ko mēs varam tiešām ticēt, un tas ir tas, kas mūs nepievils. Netuvu visi svētkos sastaptie cilvēki smalki pārzina reliģiskos rituālus, tomēr katram krustaceļā ir savas lūgšanas un savs veids, kā lūgties. Es to tā neizpaužu, tā klusībā, jo es tā tos pātirus, kā tie vecie ļaudis, nemāku, un tā pie sevis kaut ko gribas jau labāk, lai būtu. Pārsvarā jau noteikti tās pašas lietas, ko visi veselība, gan sev, gan tuviniekiem, kaut kādas varbūt iekšējās lietas, par kurām gribās vienkārši kaut kādu skaidrību vai mieru. Man ir speciāla lūgšana grāmatiņa, skaita par saviem tuvākiem, par saviem mīļajiem, par visiem, kas man visapkārt ir, par visu dzīvo radību, kas man ir apkārt. Krustaceļa sākumā tiek aizdegtas svecītes, kas tā noslēgumā tiek noliktas 3 krustu pakājai, veidojot gaismas jūru. Satiktie svētceļnieki atzīst, ka šeit gūtā gaišuma un miera sajūta saglabājas visu gadu.